Fluors mums ir minerāls, kas, jā, no zobārstniecības viedokļa viņš ļoti pozitīvi iedarbojās uz zobu emālju, jo veidojās tāds izturīgāk tā emāla. Taču mums minerāli organismā nepastāv tādi paši pa sevi, viņi vienmēr draudzējās ar citiem vai darbojās pretī, ir minerāli konkurenti, ir minerāli, kas sadarbojās, un, ja mēs atceramies ķīmiju, tur tāda milzīga tāda Mendeļēja tabula bija, un ir tāda halogēnu grupa, kur ir arī fluors, ir jods iekšā. Un tad, kad es skatos analīzes, pētu tādas arī minerālu analīzes, tur var bieži vien redzēt, ka cilvēkiem trūkst jods, un tajā pašā laikā viņiem ir paaugstināts fluora daudzums. Tātad fluors ļoti aktīvi iesēžās joda vietā un aizņem tos receptoriņus. Un vieta ir aizņemta, bet hormons neveidojās no tā, ka tur sēž viens cits, ne tas, kam ir paredzēts. Un, ja tiek traucēta vairogu dziedzera darbība, mēs atkal nevaram runāt par labu vielmaiņu. Tā tiek ietekmēta. Un vēl ir tas, ka, ja fluors ir zobu pastās, bieži vien tur zobu pastās ir arī dažādi putojošie līdzekļi, un kaut kas tāds, kas arī īstenībā ietekmē mūsu veselību. Un fluorīdi uzsūcās asinsritē. Tātad viņi asinsritē apiet to smadzeņu asins barjeru, un viņi spēj kalcificēt mūsu čiekuru veidu dziedzeri. Ja tas ir kalcificēts, mums problēma sākās ar melatonīnu, tātad mūsu antioksidants, mūsu miedziņš, un tad jautājums, vai es gribu izmantot kruķi, lai es iet uz priekšu un lietot to fluoru, fluorīdus, teiksim, saturošos tās visus preparātus zobu pastās, vai es tomēr gribu papildināt savu organismu ar sev labvēlīgā veidā ar uzturu bagātinātājiem, ar minerālu ūdeņiem, ar jūras sāli un visu citu.